gribējām Mārtiņu Freimani pārvērst līdz nepazīšanai. Tomēr arī pēc 20 gadiem viņš ir aptuveni tāds pats. Kaut gan jaunā paudze uz ielas Mārtiņu tomēr nepazina. Sarkanais joprojām nav bankrotējis. Es aizēju uz sarkanu un pasūtu sev šķelto zirņu zupu ar bekonu. Un viss ir lieliski. Es esmu vecmodīgs pirmām kārtām, jo man patīk visādas vecas lietas. Man patīk, veci ēdieni un tam līdzīgi. Un es nevaru ēdienkartēs jau tagad pat nespēju izlasīt visu. Trigelete, skaties un nesaprotu, un beigās ideāli, ka tie ir pelmeņi. Visi tagad pārvietojas ar lidojošiem aparātiem, nevis ar mašīnām. Ja? Plus vēl beidzot visi ir atrisinājuši problēmu ar šo biznesu, un tagad nevis pārdot diskus, bet visi legāli internetā pērk mūziku. Tad vēl klīnikas speciālās, kur visi iet no atkarības no interneta ārstēties un tam līdzīgi. Tas tā pa ļauno vienkārši. Līdzīgi kā tu tagad paņem Raimonda Paula vinila plati rokās, 38. gadā tu varēsi paņemt rokās vienu CD, nebūtis kādas grupas, tur prāt vētras vai, labvēlīgā tipa vai tumsus, un tu viņu uzliksi, un tu būsi tajā brīdī karalis.